Re! Viss ēters ir te! Labvakar laika ziņās. Šī diena Latvijā aizritējusi ar itin pelēcīgu laiku un daudz viet mākoņi atnes īslaicīgu lietu. Tomēr ir bijis silts, Vidzemē un Latgalē termometra stabiņš vietām pakāpās pat līdz +25, +26 grādu atzīmēji. Bet aplūkosim, kāda laikapstākļi mūs sagaida turpmāk. Šajā naktī mākoņi nokrišņus vēl atnesīs lielā daļā valsts, tomēr rīt dienā īslaicīgs lietus ir gaidāms tikai vietām, galvenokārt Latvijas austrumos. Nakts sākumā debesīs būs daudz mākoņu, tā kā pūtīs lēns līdz mērens vējš, tad dažviet arī sabiezēs migla. Šonakt nakts būs silta, minimālā gaisa temperatūra +14, +18 grādi, un piekrastē, Vidzemes piekrastē ir gaidāms nedaudz brāzmaināks vējš. Nakts sākumā vietām ir gaidāms arī pērkona negaiss. Rīt neliela nokrišņa gaidām tikai vietām Latvijā. Gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā būs +20, +25 grādi, bet jūras, kā arī līča piekrastē maksimālā gaisa temperatūra gaidām +16, +20 grādu robežās. Rīgā neliels lietus gaidāms nakts sākumā un arī dienas laikā pa kādai lietus pilē var nopilēt. Gaisa temperatūra naktī būs ap +16 grādiem, bet rītdienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +21, +22 grādu atzīmēji. Trešdien un ceturtdien nokrišņus sagaidīsim teju visā Latvijā un kļūs arī nedaudz vēsāks. Gaisa temperatūra naktī uz trešdienu būs +12, +16 grādi. Naktī neliels lietus gaidāms tikai vietām, bet dienā gan daudz viet līs. Valsts austrumos, kā arī vidienē iespējams arī stiprākas pērkona lietus gāzes. Dienā nebūs siltāks par +17, +20 grādiem. Arī ceturtdien gaidāmi nokrišņi, naktī +13, +17 grādi. Dienā valsts lielākajā daļā +19, +24 grādi, un arī ceturtdien ir iespējams pērkona negaiss. Bieži lietu sagaidīsim arī nedēļas izskaņā, tomēr nedēļas izskaņā laiks varētu kļūt arī nedaudz siltāks. Šobrīd laika ziņās tas viss, un uz tikšanos atkal vēlāk. Paldies!